9. sezona šitā būs. Jā, nu tas jau, protams, ir galvenais, pēc jā, mēs te braucam. Tu visu laiku esam bijuši. Kaut kā, nu tā, godīgi sakot, līdz šim braucu drusciņi piesardzīgi. Vienmēr es izvēlējies tādu piesardzīgas taktiku. Arī mašīnai zināju, ka viņi ir pietiekami jau ātra, varbūt kaut ko nemainīja tādu, ko vajadzētu. Ar domu tādu, ka labāk, lai ir tā kā ir un likšu klāt pie savas braukšanas. Bet nu tad es tā kaut kā nosēdos pa ziemu, apsēdos, padomāju, ja neko nemainīs, tad nekas nemainīsies. Tad es domāju, nē, tad raujam visu vaļā, pilnīgi visu pa jaunu. Nu tad ir tā, ka tagad pavisam cita mašīnas, vispār pavisam cita. Nav neviena, man liekas, mezgula, kuram nebūtu pieķersies roka. Bremzes, motors, piekara, vēl viss kaut kas ir cits, jā. Bet tā buņģa, tā māja man, tās manas mājas šķībiņas, tie pedāļi un vispārējais jau ir tas pats. Un es domāju, ka nu, es ar to mašīnu arī visas 9 gadus braucu, tad tu var iedomāties, ka man liekas, ne krāsa, ne cits bremžu uzliks. Nevar iztraucēt mūsu to sadarbību un to sajūtu kopējo. Tā kā diezgan ātri patiesībā. Protams, pabraucam diezgan daudz tos treniņus. Speciāli braucam visus, kas ir. Bet, nu jā, sākumā likās ļoti daudz zaļas vietas tajā mašīnai, bet pēc tam kaut kā pielāgojāmies un pieregulējāmies, un tagad es jūtos ļoti labi. Tagad ir vakardienas 2 oficiālo treniņu rezultāti. Par laimi, progress ir jūtams arī manī, respektīvi, otrais brauciens bija vēl ātrāk nekā pirmais. Abos divos bija ātrākie laiki savā klasē. Sacensība jau ir sacensība. Tur jau viss kaut kas var gadīties. Mums ir izlozi startā, pie tam šogad mums ir ar Kumho Challenge, kad ir šogad viss kopā skaitās Kumho Challenge. Vienkārši dalās nacionālā klasē Super 1600 un izlozi ir kopā. Līdz ar to viņas ir pamīšas tās mašīnas abām klasēm. Un man ir pirmajā braucienā 14. starta vieta, nu un otrajā sanāk 3. ja mēs esam 16 dalībnieki. Nu tad pirmajā darīsim, ko varēsim, otrajā mēģināsim mukt. Interesantākais šogad ar to, kā mēs esam sagatavojuši mašīnu, ar ko mēs esam gatavi, ja mēs iepriekšējos gadus drusciņi tā kā cerējām uz lietu. Nu, tomēr kaut kā pa to lietu bija fēnāk, tad tagad kaut kā man tā pārliecība tāda, ka man ir vienalga. Lietus, saule, apmācies, pilnīgi vienalga, kas tas būtu. Pārliecība ir tā, ka mēs to varam. Bardaks. Nevar saprast īsti. Nav tāds tīrs braukšanas vai kaut kāds domāšanas par to vienkārši tāds sajūta, ka vienkārši ir notēmēts uz tevi, lai vienkārši izsist tevi no trases vai, nu, grūti pateikt, nu, tāda neadekvāts kustības. Ne pirmo gadu braucu, bet kaut ko tādu es nebiju saskāries. Crash viens nebūtu slikti vēl. Crash bija kādi 5. Es biju kāds 3 reizes ārpus trases, tur bija jāatbrauc kaut kāds beigās. Viss sliktākais tas, ka beigās, tad, kad jau bija pēdējie crash kaut kādi, kas stūri jau ir tāda, un viss spoguļi nolocīti, un tu neko neredzi, Igauņu BMW klasi pat apli tev sāk dzīt, un tu saproti, ka, bet tev ir cīņa par 3. vietu reāli tajā brīdī, un tu nevienu neredzi, un pēkšņi tu griez līkumā, un tu redzi, ka pirmās vietas ieguvējis BMW klasē, trāp tevi tā, ka tu nolauz riteni, izlido no trases, viņš apgriežās, izstājās ārprāts. Tagad jāiet čaļiem palīgā. Nu, diezgan briesmīgi ir. Mēģināsim pa vietu kaut ko taisīt, cik tas labi strādāt nākamajā braucienā, ja vispār paspēsim, nav nejausmas. Ne, nu paspējām jau visu izdarīt, tikai nepamanījām, ka laikam kaut kur sajūga šķidrums, nu, tā kā sāk tecēt kaut kur ārā laikam vai ko. Kad pusotru apli laikam pietika, un tad pedāls nokrit grīdā. Nu, paspēja kaut kā starpgāzītēm 4. ātrumā dabūt iekšā, un tā arī viss vilkām, viss trases, viss gončs no gan arī 1. apļa 4. ātrumu. Tad, kad jau atrada to 4. ātrumu, tad mēģināja vilkt, bet stulbi, diezgan asas līkums tur pēc tā starta finiša. Baigi lēns tur ir, zini, kamēr viņš tur uz roku un tālāk, tur jāliek 5. un tur nevar visu laiku atsitienā. Tik, zini, kā vienā galā, tur otrā galā visu laiku. Un tad tā mēģināja turēt nemocīt to motoriņu, tā pie maksimāliem apgriezieniem kaut kur čutiņ. Beigās es taču pat apzinu vienu cirks gatavais. Es tur, nu, uz taisnes neko nevarēju, bet uz līkumiem zināju, ko bremzēt. Es varēju daudz vēlāk un līkumu bišķiņ ātrāk sanāk. Es tā jau, kad 3 aplis tēmē, medī, tad beigās nolikt ir gatavs mūkam. Ārprācīgi, es nezinu, kas man ir šitajā trasē. Kaut kas nav ritīgi. Pēdējās 3 gonkas ir vai nu avārijas, vai nu braukšanas uz Rīgu 3 reizes, lai mainītu mašīnas ātrumkāds motors. Es nezinu, kaut kādu nolādētu vietu manā gadījumā. Es nesaprotu, kas ir. Jo, nu,
treniņi rādīja, visi forši, pats jūtos labi, viss kādi nav, nebija nekāda iemesla vispār uztraukties, ne pa ko vispār. Nu, bet es jau tā arī teicu, es gonka ir cits kaut. Tu vari būt ātrākais treniņos, tas pilnīgi neko nenozīmē. Gonka ir gonka, viņi saka to visu, tā kā viņi ir patīkami. Nu, ko lai saka, diezgan jau tāda rūkta tā sajūta ir, protams. Bet, zin kā, sezona diezgan gāra. Ja tas varēja gadīties ar mani, tas var gadīties ar jebkuru. Tas ir tehniskais sporta veids, gan tehnika var pievilkt, gan sacensība var iegrozīties dažādi. Protams, nav vairs mums tie laiki, tā kā mēs runājām par to, ka sliktāko rezultātu nomet nost, kādreiz mums tāds bija nosacījums. Bet necerēsim uz to, darīsim savu darbiņu tālāk. Tagad ir 2 Rīgas, 2 Kačerginas mums priekšā kalendārā Kalņā. Tā kā man tur patīk, ceļuši Kačerginā, man ļoti patīk tā trāsa. Es domāju, ka viss būs ļoti labi. Es esmu katrā ziņā optimismu pilns, jebkurā gadījumā es cīnīšos līdz pēdējiem, kamēr nav sezona beigusies, vēl punkti nav sadalīti.